mani sauc Ieva un es esmu BB Factory vadītāja. Un šajā video receptē es jums parādīšu, kā mājās ātri un vienkārši pagatavot ziepes. Lai to izdarītu, mums būs nepieciešama ziepju masa, trauciņš, kurā to visu izkausēt, ēteriskās eļļas, sausie augi pēc jūsu izvēles, un kā arī formiņas, kur to sapildīt. Pirmais, ko mēs darām, ņemam ziepju masu. Man šeit ir aptuveni 240 gramu ziepju masas un sagriežam nelielos gabaliņos. To var darīt ar šādu ziepju nazi vai arī izmantot vienkārši parastu virtuves nazi. Gabaliņos sagrieztas ziepes ātrāk izkusīs ūdens peldē. Ziepju masu kausē ūdens peldē, līdz tā ir pilnībā izkususi, un tas šajā gadījumā varētu aizņemt aptuveni 10–15 minūtes. Šādi izskatās izkususi ziepju masa. Es parādīšu divus veidus, kā jūs varat gatavot dažādas ziepes, izkausējot šādu daudzumu ziepju masas. Jūs, protams, varat visas izēvielas pievienot jau šeit klāt pie ziepju masas un tādu tūlīt formā, bet, ja vēlaties pagatavot nelielas, bet dažādas ziepītes, varat rīkoties sekojoši. Formiņā ielikt visas nepieciešamās izēvielas, ko gribat pievienot papildus ziepēm, tātad kaltētos augus, ēteriskās eļļas, un tad tam uzliet virsū šādu te izkusušu ziepju masu. Šodien es parādīšu, kā to izdarīt, piemēram, ar kliņģerīšu ziedlapiņām. Iebert nedaudz ziedlapiņu. Formā. Uz ziedlapiņām uzpiliniet ēterisko eļļu. Šajā gadījumā izvēlos greipfrutu ēterisko eļļu. Un visam virsū uzliet izkusušu ziepju masu. Kārtīgi iemaisiet ziepju masā ziedlapiņas. Un lūk, šādas kliņģerīšu greipfrutu ziepītes būs gatavas. Otrs variants, kā jūs varat rīkoties, jūs varat visas nepieciešamās izēvielas jau pievienot traukā pie izkusušās ziepju masas. Es pielikšu klāt mazliet burkānu eļļu, kas iekrāso ziepes oranžā krāsā. Šādu daudzumu es likšu aptuveni pusotru tējkaroti burkānu eļļas. Kā mēs redzam, ziepju masa jau ir oranža. Līdzīgi var rīkoties ar dažādām sulām, augiem, augļiem. To es arī šādi pievienojot un iekrāsojot ziepes. Tāpat arī kafiju, kakao un citas piedevas, kas ziepēm piešķirs krāsu. Un vēl es izlēmu, ka šīm ziepēm es pievienošu mazliet griķu pārslas skubju efektam. Šeit varētu būt aptuveni 170 gramu ziepju masas, un uz to es likšu vienu pilnu ēdamkaroti griķu pārslu. Tieši tāpat var pievienot citas
pārslas, drūmo cukuru, ziedlapiņas vai vēl kaut ko. Karī pirms pildīšanas formā var pievienot ētriskās eļļas. Uz 100 gramiem ziepju masas es ieteiktu pievienot aptuveni 30 pilienus ētrisko eļļu. Jāatcerās, ka karstām ziepēm, ja vēl izkusušai ziepju masai ir jāsmažo mazliet stiprāk nekā jūs vēlētos, jo ziepēm atdziestot aromāts kļūst vājāks. Pildam formiņās. Ir pagājis aptuveni pusotra stunda, un ziepes formiņā ir sastingušas. Tās izskatās šādi, un tagad tās var ņemt ārā. No silikona formām izņemt ziepes ļoti vienkārši. Lūk, tik labi tās nāk ārā. Lūk, šīs ir pirmās ziepītes, kuras mēs gatavojām. Visas papildus izēvielas iebarot formiņā. Ja traucē šie te mazie gabaliņi, kas ir izveidojušies ap ziepju malām, tos droši var ar nazīti noņemt nost. Lūk, šādi izstās mūsu kliņģerīšu greifrutu ziepes. Šīs ziepes ir tās, kuras mēs pagatavojām ar burkānu eļļu. Lūk, šādu krāsu tā var iegūt. Un šeit ir riču pārslas, kuras mēs pievienojām papildus skrubju efektam. Ziepju virsma izskatās šāda, bet, ja gribās to iegūt tādu gludu un spīdīgu, arī var nogriezt pašu virsējo kārtiņu nost ar nazi. Ja izvēlaties nogriezt nost šo ziepju virsmu, tad pēc tam, pēc nogriešanas ziepītes droši var nospodrināt ar spirta salvetīti. Tad tā virsma būs vienmērīgāka un nebūs redzami dažādi burbulīši. Bez jau pieminētām sastāvdaļām ziepēm var pievienot ļoti daudz ko. Šīs, pieņemsim, ir ziepes, kurām ir pievienots kazas piena pulveris un kumelītes. Šādi izstās ziepes, kurām ir pievienoti tikai lavandas ziedi. Šīs arī ir ziepes ar lavandu, bet sagriezti šādos interesantos gabaliņos. Ziepes, protams, ir lieliska dāvana, un tās var dažādi iepakot. Šis ir viens no veidiem, kā ziepes var iepakot dāvanai bērniem. Šis vidējais mēnestiņš ir iegūts tā krāsa ar rozā māliem, un pati forma ir izspiesta izmantojot piparkūku formiņas. Ziepes būtu vēlams uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, lai tām netiktu klāt gaisa mitrums un neizgarotu aromāts.